Дорогие друзья, я вам представляю врача-психиатра, психотерапевта Илму Карчевскую. В порядке сотрудничества с Латвийским центром АНАИС, который я представляю, Илма Карчевская читает сериал, касающийся агрессивности в современном мире. Как вы понимаете, агрессия нас сопровождает всю жизнь, но далеко не все подвержены каким-то отклонениям в психике из-за проявлений агрессивности. Как правило, происходит замена. Либо человек подвергается агрессии, либо он агрессивен. И вот в своем мини-сериале Илма Карчевская расскажет о том, как проявляется агрессия и каким образом избежать конкретного психического заболевания. Итак, слово Илме Карчевской. Спасибо. Labdien! Es esmu Ilma Karčevska, ārsts, psihiatris, psihoterapeits. Strādāju psihiatrijā jau 35 gadus. Mani skolotāji, pievēršoties tieši psihiatrijas specialitātei, ir bijuši Imants Eglītis, Reisa Andrēziņa, kas tas skolotāji? Un es vēlos norunāt divas mini lekcijas par agresivitāti. Tāpēc, ka pašreizējā pasaulē, tieši pašreizējā situācijā, kad mūs sit no augšas, no apakšas, no abiem sāniem, visādas veida problēmas, sadzīves problēmas, darba problēmas, darba zaudēšana, aiziešana pensijā. Tas viss rada cilvēkos kaut kādu iekšēju agresiju. Nu, protams, atkarībā no cilvēka rakstura agresija izpaužas vairāk vai mazāk, vai parādās arī cita simptomātika, bet tomēr agresija ir viena no svarīgākām problēmām, kas pēdējā laikā ir aktualizējusies šajā laika periodā. Trekno gadu laikā, kā saka, mēs viņu varbūt arī nemanījām, vienkārši neievērojām, bet tagad krīzes periodā un iziešanas periodā, kā to sauc mūsu prezidents Dombrovskis, agresija tomēr paliek. Cilvēku sadzīve ir ļoti smaga, ļoti grūta, un cilvēks reizēm neatrod nekādu izeju, kā tikai agresīvās reakcijās pret sevi. Mēs zinām, ka ir pieaudzis pašnāvību skaits, tas ir autoagresija.